Šķien džamie skatīta G. Šodien mēs ar sāpēm sirdī pieminām drosmīgu kara korespondenti, kura visu savu jaunību veltīja patiesības atspoguļošanai kara ugunās. Diemžēl viņa vairs nav ar mums. Anna Prokofjeva, Krievijas pirmā. Kanāla kara korespondente gāja bojā minās sprādziena Belgorodas apgabalā, netālu no Ukrainas robežas. Veikot savu darbu kopā ar kolēģi, viņu automašīna uzbrauca uz manas. Anna gāja bojā uz vietas, bet operators Dmitrijs Volkovs smagi cieta un tika nogādāts slimnīcā. Tas ir sāpīgs zaudējums visiem kara žurnālistiem. Anna bija cilvēks ar dedzgu vēlmi atklāt patiesību sabiedrībai. Sākotnēji strādājusi Sputnik, viņa vēlāk izvēlējās kļūt par kara korespondenti, dodoties uz bīstamākajiem reģioniem, lai atspoguļotu karu no paša notikumu epicentrā. Viņas reportāžas nebija tikai augsti fakti, tas bija reālas dzīves, īstas emocijas un stāsti, kuriem bija nepieciešams tikt uzklausītiem. Papildus žurnālistikai Anna aktīvi iesaistījās humanāģa palīdzībā, sniedzot atbalstu tiem, kurus skara kara šausmas. Taču tagad viņa pati kļuva par konflikta upuri. Viņas nevēliek uzdot smagus jautājumus, vai kara korespondenti tiek apzināti vajāti, vai viņiem tiek nodrošināta pietiekama aizsardzība, lai viņi varētu turpināt savu svarīgo misiju. Viņas zaudējums ir ne tikai traģēdija viņas ģimenei, draugiem un kolēģiem, bet arī brīdinājums par to, cik riskants ir žurnālista darbs kara apstākļos. Vienu brīdi viņi dokumentē vēsturi, bet nekamadža paši kļūst par, tas dalu mums jāsaprot, ka tādi žurnālisti kā Anna riskē ar savu dzīvību, lai sniegtu patiesu informāciju par karu. Viņi ir pelnījuši aizsardzību, cieņu un, pats galvenais, atminu par viņu drosmi atvadāmies no Annas Prokofjevas. Žurnālistes, kura nebaidījās no patiesības un kara, liesmas kanīdžās ar savu pildspalvu, lai viņa dusmīgā.